Mani bērni, Roberta Daniela un Emīlija Markus. Es esmu jūsu tētis, Mareks Markus. Es savu dzīvi esmu dzīvojis, daudzus gadus tā kā dzīvoju, un tikai pēdējos gados es esmu ieguvis apstiprinājumu tam, ka mans uzvārds un tātad arī jūsu uzvārds ir viltots. Dokumentā, ko ir piešķīrusi šī valsts, manam uzvārdām figurē kāds papildus burts. Mans uzvārds Markus ir ar 2 S, taču ir jābūt ar 1 S. Jā, tam ir nozīme, tam ir liela nozīme. Par to pastāstīšu jums kādā citā reizē, taču gribu, lai jūs zinat arī kādu stāstu, ko šoreiz pateikšu pavisam īsi. Par manu vectētiņu, tēti un manu veco mammu, tēta mammu. Sava tēti man netika dots satikt, jo viņš aizgāja no šīs pasaules 1972. gadā. Kad pēdējo reizi biju viņu apciemot kapos, tad pamanīju, ka uz viņa kapa kopiņas ir rakstīts: nav miris tas, ko neaizmirst. Un jā, lai arī savu vectētiņu es neesmu nekad dzīvē saticis, viņš ir manā sirdī. Es viņu atceros no tām sajūtām, ko man ir pauduši savā laikā tēta mamma un pats tētis. Man ir pašas labākās atmiņas par tēta mammu. Ar viņu agrāk daudz kopā dziedājām dziesmas. Viņa stāstīja par tiem laikiem, kad pasauli bija pārņēmis karš un kara vētras, un viņa teica, lai tev, mazdēliņ, nekad dzīvē nebūtu jāpiedzīvo tās šausmas, kurām cauri gājām mēs un mana paudze. Mani bērni, mēs dzīvojam tādā laikā, kurā notiek karš un kari, jo arī tas ir fakts, ka jūs nolaupīja, un tā dara tie, kas īsteno karu pret mani un mūsu ģimeni. Es jūsu tētis, Mareks Markus, jūs meklēju, un gribu, lai jūs zināt, sargiet savu sirdsapziņu. Tas ir tas dārgums, ko Dievs uzticējis katram cilvēkam, savu sirdsapziņu, ko es esmu veidojis jūsu dzīvē, lai jūs būtu spējīgi izdarīt savas izvēles, un lai neviens un nekas, tad, kad jūs arī pieaugsiet, nespētu jūs salauzt. Es jūsu tētis jūs mīlu, un gribu, lai jūs esat tie, kādus Dievs jūs grib redzēt, un lai jūs esat tie, kuri spēj izdarīt tādas izvēles, kuras nekad nebūtu jānožēlo. Esiet stipri, mani bērni, gudrībā, Dieva mīlestībā un patiesībā.